Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no ceplis.eu un šodien mēs apskatīsim čuguna plīti Stella. Sāksim ar plītes virsmu, kas izlieta pilnībā no čuguna. Tā ir 1, 2, 3, 4, 5 izņemami čuguna riņķi, lai varētu pielāgot jūsu panām un katliem. Nedaudz vairāk pa labi ir iestrādāta tērauda plāksne, kas ir 6 mm bieza. Tērauds uzsilst ātrāk un vieglāk kā čuguns, tāpēc uz šīs plāksnes var pat taisnām likt katlus un pannas un arī gatavot šajā plītes pusē. Protams, dūmad izvads, kas šai plītī iznāk tikai labajā pusē no augšas. Tālāk apskatīsim dekameras durvis, kas pilnībā izlietas no bieza čuguna. Tajās iestrādāts karstumizturīgs stikls, kā arī rokturis, kas ir chromēts, izgatavots no tērauda un ar atspēres funkciju, kas nozīmē, ka tas neuzkarsīs. Atverot durvis, priekšā uzreiz var redzēt stikla aizsargu, kas arī izliec pilnībā no čuguna. Tas neļaus malkai iesisties stikliņā, tādējādi to aizsargājot. Pat dekamera pilnībā izklāta ar biezām čuguna plāksnēm, kas ir nomaināmas. Protams, augšā ir biezā čuguna virsma un apakšā ir čuguna reste. Tātad visa dekamera pilnībā izveidota no čuguna. Tālāk apskatīsim dekameras ietilpību. Sāksim ar mazākām pagalēm, kas aptuveni 35 cm garas. Tas iet ļoti vienkārši. Un tālāk apskatīsim arī lielākas pagalas. Tas jau ir 44–45 cm garas. Bet pateicoties lielajai dekamerai, tā arī nav problēma un pagali ieiet ļoti vienkārši. Tālāk apskatīsim plīts būtisku detaļu, kas ir cepeškrāsns un kas gan būtu plīts bez tās. Durvis izlietas pilnībā no čuguna, tieši tāpat kā dekamerai, chromēts tērauda rokturis, kurš arī ir neuzkarstošs ar atsperi. Tālāk termometrs, ar kuru var noteikt precīzu cepeškrāsnes temperatūru. Protams, karstumizturīgs stikls, lai pārredzētu gatavošanas procesu. Atverot cepeškrāsni, uzreiz var redzēt, ka iekšpuse ir emaljēta, kas padarīs kopšanu ļoti vienkārša, jo krāsa ir cieta un gluda, to noslaucīt ir ļoti viegli. Protams, apakšējā plāksne ir pilnībā izņemama, vēl vieglākai kopšanai. Katrā plītī ir iestrādāts viens plaukts, kā arī cepešpāna nāks komplektā. Apskatīsim gaisa padeves, primārā iestrādāt pelnu atvilknes durvīs un sekundārā virs dekameras. Ko tās dara? Principā, kad sāk iekuršanu, ideāli ir attaisīt gaisa pieplūdu no apakšas vai tā saucamo primāro gaisa padevi, kas iekuršanu padarīs pavisam vieglu. Kad jau kuršanās process ir uzsācies, to var aiztaisīt ciet un sākt regulāciju ar sekundāro gaisa padevi, kas iestrādāta virs dekameras. Ar to pavisam precīzi var noregulēt gan gaisa pieplūdi dekamerā, gan, protams, arī temperatūru gan cepeškrāsnī, gan arī virsmas temperatūru. Tālāk jau esam nonākuši līdz pašai pelnu atvilknei. Tā ir aiz pilnībā no čuguna izlietām durvīm, kurām arī ir neuzkarstošs rokturis, tas ir chromēts. Atverot tās, var redzēt nerūsējošā tērauda atvilkni, kas ir ļoti ietilpīga un padarīs pelnu izbēršanas procesu pavisam vienkāršu un ātru. Tālāk apskatīsim plīts apdari, dubultsienu sāni, kas nozīmē, ka starp plīts iekšējām detaļām un šo te sienu ir gaisa kārtiņi, kas ļaus vienmērīgi un efektīvi uzsildīt tos visus vienlaicīgi.
un ārējā apdare ir karstumizturīga matēta krāsa. Zem cepeškrāsnes ir dekoratīva no čuguna izlieta plāksne. Esam nonākuši līdz plīts apakšai, kur varam redzēt čuguna kājiņas, kā arī vietu zem plīts, kur var izmantot malkai vai jebkam citam, ko vēlaties novietot zem tās. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par Stella čuguna malkas plīti. Ja gadījumā jums ir kāds jautājums par to, droši sazinieties ar mums Ceklis.eu kontaktu sadaļā. Ja vēlaties plīti apskatīties klātienē, pašlaik arī atrodamies Spundziemā mūsu izstāžu zālē, kur ir apskatāmi daudzi arī citi modeļi, kā arī konkrētais. Droši brauciet ciemos. Paldies jums!